Es izstāstīšu jums pareizus uztura principus diabēta gadījumā un maijas vienību, jeb ogļhidrātu skaitīšanu. Gribētu iedrošināt, garšīgi, veselīgi un nebadojoties, var ēst arī tad, ja jums ir atklāts cukura diabēts. Jāzina vien dažas lietas par pareizu uztura principiem un pārtikas produktu sastāvu. Es atbildēšu jums uz jautājumiem, kuri produkti paaugstina cukura līmeni asinīs, kuri produkti praktiski neietekmē cukura līmeni asinīs, kādā daudzumā droši var lietot produktus, kas paaugstina cukura līmeni un cik bieži, kā pareizi sakārtot ēdienreizi, lai pēc ēšanas cukura līmenis būtu normāls vai tuvu normai. Vislielākā ietekme uz cukura līmeni organismā ir ogļhidrātiem. Produkti, kas satur daudz ogļhidrātus, kuņģa zarnu traktā šķeļas kā glikoze jeb kā cukurs. Šos produktus mēs varam iedalīt divās lielās grupās. Viena no tām grupām ir ātri asimilējamie ogļhidrāti. Tie ir produkti, kuri ļoti strauji ceļ cukura līmeni asinīs, jeb produkti ar augstu glikēmisko indeksu. Šeit ietilpst cukurs, medus, visi produkti, kam cukurs pievienot, saldumi, konditorijas izstrādājumi ar baltajiem miltiem un cukuru, bulciņas, tortes, limonādes, augļu sulas, daži augļi, kā piemēram banāni, vīnogas. Lēni asimilējamie ogļhidrāti ir ar zemu glikēmisko indeksu. Šie ogļhidrāti lēnām kuņģa zarnu traktā šķeļas, un tie ir vēlami ikdienas pārtikā iekļaut ikdienas racionā. Šeit ietilpst pilngraudu maize, tātad tumšā maize, graudaugi, griķi, rīsi, auzu pārslas, grūbas. Šeit ietilpst makaroni, vēlams pilngraudu makaroni, jeb tumšie, vizuāli tumši makaroni, milti, kartupeļi, vēlams vārīti, piens, kefīrs, paniņas, jogurts, daži augļi un ogas, kā piemēram mellenes, greifrūts un āboli. Šobrīd es jums parādīšu, kā pareizi sakārtot pamatēdienreizi. Pēc šķīvja modeļa. Brokastis, pusdienas vai vakariņas. Vislielāko šķīvja daļu ēdienreizē aizņem dārzeņi, jeb šķiedrvielas. Šķiedrvielas satur ļoti maz kaloriju un arī neietekmē glikēmiju asinīs, tātad cukura līmeni asinīs. 1/4 daļa aizņem olbaltumvielas un tauki. Šeit ietilpst gaļa un tās izstrādājumi, zivis, biezpiens, krējums, siers, olas, arī sviests, margarīns, majonēze un augu eļļas. Un, protams, ļoti svarīgs ir pagatavošanas veids. Vēlams vārīt, sautēt, sutināt, gatavot uz grilla. Tieši 1/4 daļa ieņem lēni asimilējamie ogļhidrāti. Šajā attēlā jūs redziet kartupeļus. Tie ir vārīti kartupeļi. Šeit varētu būt arī makaroni, pilngraudu, te varētu būt arī pākšaugi, te varētu būt griķi, rīsi, auzu pārslas, pilngraudu maize, piens, kefīrs, jogurts, biolakto un daži augļi un ogas, kā piemēram greifrūts, apelsīns, mellenes, dzērvenes un citas ogas. Šķīvja modeli izmantot jūs variet noteikti pamatēdienreizēs, brokastīs, pusdienās vai vakariņās. Bet jautājums ir par starpēdienreizēm. Vai starpēdienreizēs izmantot šo te daļu, kas ir ogļhidrātu daļa? Mans ieteikums būtu starpēdienreizēs, ja jums ir liekais svars, tomēr izvēlēties dārziņus vairāk, papildinot tos ar olbaltumvielām. Pamatēdienreizēs, protams, jūs ietversiet lēni asimilējamos ogļhidrātus, jeb ogļhidrātus ar zemu glikēmisko indeksu. Pacientiem ir jautājums, cik ir šī 1/4 daļa ogļhidrātu? Kā reāli dzīvē tas izskatās? Lai precīzi nodozētu ogļhidrātus, pacientiem tiek mācīts skaitīt maizes vienības, jeb ogļhidrātu vienības. Tā ir nosacīta mērvienība, kas radīta, lai atvieglotu pacientiem aprēķināt nepieciešamo ogļhidrātu daudzumu. Lai saskaitītu maizes vienības, jūs variet izmantot formulu. Viena maizes vienība ir 12 gramu ogļhidrātu. Tādā veidā, izpētot produktu etiķeti, cik 100 gramos ir ogļhidrātu, jūs varēsiet pateikt, cik daudz maizes vienību satur šis produkts. Šajā piemērā jūs redziet, ka 100 gramos produkta ir 43,7 grami ogļhidrātu. Zinot, ka viena maizes vienība ir 12 grami ogļhidrātu,
jūs viegli variet sarēķināt, ka 100 gramos šī produkta ir 3,6 maizes vienības. Jūs redziet, ka produktā ir aprēķināta arī viena porcija. Vienā porcijā, jeb vienā šķēlē, ir 7,2 grami ogļhidrātu. Tātad, ja jūs ziniet, ka viena maizes vienība ir 12 grami ogļhidrātu, jūs variet sarēķināt, ka vienā porcijā ir nepilna maizes vienība. Es jums izstāstīju, kā skaitīt ogļhidrātus, izmantojot formulu. Viena maizes vienība ir 12 grami ogļhidrātu. Otrs veids, kā saskaitīt maizes vienības, jeb ogļhidrātus, ir izmantojot speciāli pacientiem radītas tabulas, kuras saucas maizes vienību tabulas. Šīs tabulas jūs variet saņemt pie savas diabēta aprūpes māsas vai endokrinologa, kā arī ģimenes ārsta. Tabulā būs minēti visi ogļhidrātu produkti virtuves mēros, karotēs un gramos. Piemēram, pilngraudu vai klona maize, viena plāna šķēlīte, kura sver 30 gramus, ir viena maizes vienība. Šobrīd es nosveru maizi, un šīs divas šķēlītes maizes ir 44 grami. Tātad šeit jūs redziet pusotru maizes vienību. Kliju maize, viena plāna šķēlīte, ir viena maizes vienība, un šī viena plāna šķēlīte sver 25 grami. Iesaku vienmēr tomēr maizi svērt, jo nereti viena plāna šķēlīte var pārvērsties pat par 2 šķēlītēm. Šajā gadījumā šīs divas maizes šķēlītes sver 22 grami. Tātad šeit jūs redziet vienu maizes vienību. 15 gramu griķu nevārītu, tā ir viena maizes vienība. Šajā trauciņā, šajā šķīvītī, man ir nosvērtas jau 3 maizes vienības. Es šobrīd uzbēršu uz svariem, un uz svariem man ir 45 grami griķu. Šeit jūs redziet 3 maizes vienības. Tāpatās jūs variet nosvērt makaronus, jūs variet nosvērt rīsus, un jūs variet nosvērt arī kartupeļus. Viens kartupelis, kurš sver 80 grami, ir viena maizes vienība. Šeit ir 278 grami kartupeļu. Jūs redziet šobrīd 3,5 maizes vienības. Viens ābols, kurš sver 110 grami, ir viena maizes vienība. Es šobrīd nosvēršu vienu ābolu, un šis ābols sver 123 grami. Ja es šo ābolu nomizotu un izgriezt viņam serdi, šeit būtu viena maizes vienība. Puse no vidēji liela banāna, kurš sver 80 grami, ir viena maizes vienība. Šis banāns ar mizu sver 98 grami. Es šobrīd viņu nomizošu un nosvēršu. Šobrīd šis banāns sver 61 gramu, tātad mazliet mazāk nekā viena maizes vienība. Biolakto 100 gramos ir 5 grami ogļhidrātu. Šeit jūs redziet 350 gramus biolakto. Tātad šeit ir pusotras maizes vienības. Šādā veidā jūs variet saskaitīt absolūti visus ogļhidrātu produktus un precīzi nodozēt vienā ēdienreizē tos. Cik vienā ēdienreizē vajadzētu uzņemt maizes vienību? Tas ir atkarīgs no jūsu svara, fiziskās aktivitātes un terapijas. Ja jums ir liekais svars, vienā ēdienreizē vajadzētu uzņemt aptuveni no 3 līdz 5 maizes vienībām. Ja jums nav liekā svara, tad jūs maizes vienību daudzumā esiet brīvs. Jums jāzina vienīgi jūsu maizes vienību faktors. Tas nozīmē, cik vienai maizes vienībai ir nepieciešams insulīna. Vienai maizes vienībai ir nepieciešams aptuveni no 1 līdz 2 darbības vienībām īsas darbības insulīna. Šo attiecību sauc par maizes vienību faktoru, un to jūs variet noskaidrot pie endokrinologa vai diabēta aprūpes māsas. Jautājums, vai starpēdienreizēs vajadzētu uzņemt maizes vienības? Tas ir atkarīgs no svara. Ja jums ir liekais svars, ieteicams tomēr maizes vienības starp ēdienreizēs 2. brokastīs, launagā, 2. vakariņās neuzņemt, aizvietot to ar dārzeņiem, bet ja jums nav liekā svara, jūs to variet darīt, bet ar nosacījumu, ka tas nebūs tik daudz, cik pamat ēdienreizē.
tātad, ja pamatēdienreizē no 3 līdz 5 maizes vienībām, tad starpēdienreizēs tas varētu būt no 1 līdz 2 maizes vienībām. Aktuāls jautājums, ja iztrūkst ēdienreize, vai insulīns ir jāiņicē? Ja jūs neuzņemiet ogļhidrātus ēdienreizē vai ēdienreize iztrūkst, tad insulīns nav jāiņicē. Tomēr noskaidrojiet pie sava endokrinologa vai diabēta aprūpes māsas, ko darīt, ja cukura līmenis ir paaugstināts. Ja pirms ēdienreizes ir hipoglikēmija, vai insulīns ir jāiņicē? Atbilde ir nē. Šajā gadījumā insulīns nav jāiņicē, bet ir jāuzņem ogļhidrāti. Vai ir kādi produkti, kurus lietojot, ir jābūt padziļinātām zināšanām? Diabēta gadījumā un insulīna terapijas gadījumā padziļinātām zināšanām ir jābūt par produktiem, kuri satur daudz ogļhidrātu, tātad ogļhidrāti ar augstu glikēmisko indeksu, un arī par alkoholu saturošiem produktiem. Alkohols un insulīns ir liels risks hipoglikēmijai. Jums ir jāzina, kā profilaktiski šo hipoglikēmiju nepieļaut. Jautājiet savai diabēta aprūpes māsai un endokrinologam.